Labdien! Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā veido interviju ciklu latviešu valodas un kultūras stiprināšanai. Šo projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Šodien es runāšu ar Aiju Plūmi. Aija dzīvo North Bay apkaimē. Viņa Kanādā ir jau vairāk kā 20 gadus, un viņa ir 2 dēlu mamma. Viņas dēliem ir 10, gandrīz 10 un 13 gadi. Un Aija pastāstīs par to, kā viņa saviem dēliem ir iemācījusi runāt latviski. Viņa ir vienīgā, kur ar bērniem ikdienā runā latviski, un tas noteikti nav bijis viegls ceļš. Es esmu Aiju satikusi vairākas reizes, satikusi arī viņas dēlus, un esmu bijis pārsteigts, cik labi viņa runā latviski. Sveika, Aija! Ja, sveika, Laura! Paldies, ka tu piekriti intervijai. Ar lielāko prieku. Pastāsti, kur tu pašlaik esi, kas tā par skaisto saulaino vietu? Es esmu atbraukusi uz Killarney. Tas ir krastā, Liela ezera krastā. Ja es pareizi atceros, tas ir ezers, kas ir Austrijas lielumā. Vienmēr cikot 5 no lielajiem 5 ezeriem. Un man šeit šausmīgi patīk. Katrā brīvā brīdī, kad man ir iespējas šeit grib atbraukt. Tā, ja kaut kādas skaņas, tad tas tie ir vai nu viļņi vai laivas. Jā, var dzirdēt viļņus un kājas arī, vai ne? Vai tu vari pastāstīt par sevi? Es nedaudz iepazīstināju, bet tev droši vien ir kaut kas, ko piebilst. Jā, es atbraucu apmēram pirms 23 gadiem uz Kanādu. Tas iemesls atbraukšanai bija, es iepazinos ar savu bijušo vīru, un mēs apprecējāmies un pārcēlāmies uz Kanādu. Un bērniem, man ir 2 bērni, 2 burvīgi puiši, kā jau tu iepazīstinot teici. Aleksītam ir 13, un kā jau nu pat pēc 4 nedēļām paliks 10 gadi. Un, jā, kaut kā es to saikni ar Latviju tik sāpīgi neizjūtu, līdz nepiedzima bērni. Tad, kad piedzima Aleksīts, tad es ļoti kaut kā spēcīgi sajūtu to vēlēšanos, gan pēc valodas, gan pēc kultūras, gan pēc ģimenes. Gribēju mammu. Gan jau, ka tas nav man vienīgajai tāds stāsts. Un laikam tā vajadzība runāt ar saviem bērniem latviski, tas arī parādījās tad, kad man nebija nevienas citas iespējas, kā to saikni uzturēt. Es dzīvoju tādā rajonā, kur nav citu latviešu. Tuvākie latvieši man būtu kaut kur 3 stundu brauciena attālumā, Toronto droši vien, un tad Ottava ir 5 stundas. Tā kā jā, tā bija tā mana izvēle. Un nevaru tev paskaidrot, Laura, kāpēc, bet vienmēr bija tāda sajūta, cik tas ir svarīgi. Un es nevarētu paskaidrot ne tad, ne tagad, kāpēc. Tad, kad tu gaidīji jau vecāko dēlu, tu zināji, ka tu ar viņu runās latviski, vai ne? Tu zini, ka nē, jo man bija sunītis, un ar sunīti es nerunāju latviski. Un arī tā, ka es biju stāvoklī, es nedomāju par to daudz. Tas nebija tā kā man priekšplānā. Bet tikko piedzima, tā bija tā vajadzība. Nu, laikam pēc kaut kādām saknēm. Es tiešām ļoti gribēju savu ģimeni, es gribēju draugus, es gribēju visu to, kā man šeit. Nevarētu teikt, ka man šeit nav draugi, bet tās saknes nav. Jā, tieši tas nozīmē, ka tad, kad tu gaidīji bērniņu, tad tu sāki just, ka tas gribās to latvisko vairāk. Un tad, kad bērniņš bija tavās rokās, tad tev vārdi bija latviski, vai ne? Tu saprati, ka jārunā ir latviski? Jā, tad es sāku runāt latviski. Un tas nav viegli. Kad Aleksīts bija maziņš, kad Kāja bija maziņš, tas nav grūti, jo tu nepārtraukti domā un runā latviski. Bet tikko ir tas otrs, un tajā gadījumā mans bijušais vīrs, nav viegli. Ir cilvēkam varbūt tas izdodās vieglāk. Man nebija viegli nepārtraukt tulkot. Galvā tu kā nepārtraukt tulkot, tu saki latviski, bet tev atbild angliski. Un galvā tāda putriņa. Un tāpēc katreiz, kad man kādi vecāki saka, ka ļoti gribēja, bet nesanāca un bija grūti, es ļoti, ļoti to saprotu. Tiešām no sirds saprotu, jo tas nav viegli. Man vienkārši tas bija svarīgi, un es pat nevarēju pateikt, kāpēc. Man tas tā bija. Jā, to mēdz cilvēki teikt, ka tas šķiet, ka būs viegli,
Bet nevienmēr tā ir, jo liela nozīme ir tā ģimenes struktūrai un atbalstam. Bet kas bija tās lietas, ko tu darīji? Nu, tad tavās rokās ir mazais bērniņš un noteikti ļoti daudz laika pavadījāt sākumā kopā. Vai tu dziedāji, vai tu lasīji? Kas bija tās lietas? Es pilnīgi noteikti dziedāju viņam daudz. Nedomāju, kā Aleksīts atcerās, un kā jau daudz mazāk jau tā dziedāšana bija. Bet jā, es dziedāju un lasīju tad, kad viņš sāka tā kā interesēties un viņam sāka kaut kas patikt. Un lasīju es diezgan daudz. Man ir droši vien lielākā biblioteka Kanādā, es nebaidos teikt. Es pasūtīju grāmatas nepārtraukti, jo pašai palika garlaicīgi vienu un to pašu lasīt. Un tad lasījies ļoti, ļoti daudz, un tikko viņš sāka blakus sēdēt un skatīties tās bildītes, tā es sāku arī vilkt līdzi ar pirkstu tiem vārdiņiem. To es vienkārši zināju kā skolotāja, ka tas ir kā bērns iemācīsies lasīt. Un jā, daudz es lasīju. Tas runāju un lasīju. Un tad trešā laikam lieta, kas visvairāk viņiem palīdzēja, ir Tērvete, tā nometne Tērvete, kas mums ir Kvebekā. Jo tur gan Aleksim, gan Kajo tā atklāsme atnāca, ka mamma nav vienīgā tāda dīvainīte. Jo neviens cits jau viņiem apkārt nerunāja tik dīvaini kā es. Viņi par to droši vien pat nekad neaizdomājās, bet ir sevišķi Kajo. Viņš pat neatbildēja. Viņš līdz 3 gadiem nevienu vārdu latviski neteica. Nevienu vārdu. Un man jau, grūti tu centies un liekas, ka tas bērns, laikam viņš negribēs un nevarēs vai kā. Un Tērvetē tie pirmie vārdi sāka nākt, jo es domāju, viņš pēkšņi saprata, ir arī citi cilvēki, kas gan saprot, gan runā. Jā, Tērvete ļoti daudz ko mainīja. Protams, arī braukšana uz Latviju, bet to es nevarēju daudz. Tagad pēdējos 4 gados es esmu 2 reizi bērniem bijusi, bet pirms tam mēs nebraucām tā. Jā, un mana mamma reizi gadā brauca. Jā, tu minēji, ka tava mamma, vecmāmiņa no Latvijas brauca ciemos, bet tad pandēmija to visu mainīja, vai ne? Pandēmija viņu apstādināja. Un tad pirms 2 gadiem viņa bija atkal, un tad šogad atkal bija. Bet kopš šķiršanās es braucu katru gadu pati, un 2 reizes ar bērniem esam bijuši. Jā. Un vai jūs sazvanāties ar vecmāmiņu? Tad viņi redz vecmāmiņu video zvanos, puikas? Jā, mums pat bija pandēmijas laikā auklīta vecmāmiņa. Kad es gāju pastaigāties, tad man bija iPad uzlikts, un vecmāmiņa pieskatīja bērnus. Nedrīkst labi, nelabi, bet tā bija. Un bērni vienkārši spēlējās, viņiem tas nelikās ne jocīgi, nekas. Viņi spēlējās, un vecmāmiņa darīja savas lietas, un ik pa laikam vienkārši, teiksim, viņi kaut ko gribēja viņai parādīt. Viņi pieskrēja kaut ko parādīt, vai viņi kaut ko viņiem gribēja paprasīt. Tāda viņiem tā saziņa. Un jo vecāki viņi paliek, jo mazāk tā runāšana, viņiem ir savi draugi, savas intereses, viņiem negribās pat sēdēt pie telefona ar vecmāmiņu runāt, lai cik viņi interesanti būtu. Jā, es domāju, tur droši vien bija tie tādi brīži, kad daudz kas mainījās, tad, kad tā dēliņa aizgāja uz bērnu dārzu, un pēc tam vēl viens tāds nozīmīgs brīdis, kad sāku skolā mācīties. Kas tajos brīžos mainījās, tad, kad vēl vairāk tā angļu valoda ienāca jūsu ikdienā? Pilnīgi noteikti ar skolu. Jā, pilnīgi noteikti ar skolu. Jo pirms tam, it sevišķi Aleksīts, pa lielam runāja latviski ar mani. Bet ar skolu tas mainījās ļoti strauji. Pilnīgi noteikti, jā. Tas tāpat kā ar konfektēm. Tu vairs nevar pastargāt. Jā. Un kā ir tagad, vai dēli atbild latviski, vai jūs miksējat valodas kopā? Viņi jauc. Es cenšos ar viņiem tikai latviski runāt, lai gan ir tādi temati, kas paceļās, kurus es pati īsti labi neprotu latviski aprunāt, un tad, ja tas ir svarīgi, es runāju angliski. Un arī, ja viņu draugi ir ciemos, un tie draugi neērti justos, tāpēc, ka es runāju latviski, tad es varbūt pārmetos uz angļu valodu, bet vispār es runāju latviski, un viņi
Aleksītis ļoti daudz atbild latviski, Kajo ļoti cenšas arī. Bet viņi ieslīd angļu valodā, protams, jo viņiem vieglāk ir angliski. Pilnīgi noteikti. Jā. Un tagad, kad viņi ir lielāki, vai tu joprojām ar viņiem kopā lasi, vai arī viņi paši lasa latviski? Tagad ir pavisam smieklīgi, jo redz, es Aleksītim, ka viņš bija maziņš, es lasīju pie galda, bieži vien brokastis, teiksim, ēdām, vai pusdienas ēdām, vai vakariņas ēdām, un es sēdēju un lasīju viņam, kamēr viņš ēd. Un tagad, labi vai slikti, bet nevar viņu, viņš visu laiku to grāmatu velk pie galda līdzi, viņš grib lasīt, kad viņš ēd. Un pat, kad mums ir tiemiņi, citreiz es paskatos, velk to grāmatu tik un tā pie galda. Jā, tā kā vēl joprojām šeit tad lasu, bet daudz retāk. Viņi neprasa paši, drīzāk es uzbāžos. Jā. Kādreiz viņi brokastis ēd, un es viņiem paprasu, ja man ir laiks, es saku, varbūt es varu jums palasīt, un jā, viņi grib, ka es viņiem palasu, bet Aleksītis lasa un klausās, ko es viņam lasu. Viņš dubult nodarbošanos latviski. Jā. Un kas ir tās grāmatas latviski, kuras viņiem šajā vecumā liekas interesantas? Kurus tu vari ieteikt citiem vecākiem, kuriem ir bērni tādā pašā vai līdzīgā vecumā? Aleksītim ļoti aizgāja. Viņš sāka ar Dogmenu latviski, un pārmetās uz Grega dienas grāmatu. Tās viņam ļoti ilgi, un pēc tam Nikijas dienas grāmatu, un viņš viņas lasa un pārlasa. Tikko iet runa par jau nopietnākām grāmatām, viņam ir vieglāk angliski, un viņš lasa, teiksim, Harry Potter, viņš izlasīja angliski, un viss šitās grāmatas, es viņus nopērku, bet nē, viņš lasa angliski, viņam laikam tā ir vieglāk. Un Kajucim pašlaik varu ieteikt Puķītis kokosrieksts. Tas ļoti patika Aleksim, un ļoti patīk arī Kajo. Uz to viņi abi divi. Tad ir vēl Negantais Niks, Kajo vēl nav iesācis, bet tas arī ļoti patika Aleksītim. Gan jau ir vēl vesela čupa, bet šitās... Tu gana daudz nosauc. Es no šī klāsta zinu Puķi kokosriekstu, tas maniem bērniem arī patīk. Pārējās, man liekas, nav vēl viņu vecumam atbilstoši. Jāpaskatās varbūt. Ja varētu nebūt, jo Negantais Niks tur nav tik daudz tās bildes, tur ir daudz teksta. Jā. Un tad Gangsteromīte arī ļoti patika. Tas ir Valjams. Tas ir arī vecākiem. Jā. Un kas ir vēl tās lietas, puikas ir lielāki, un, protams, tu nevari viņus tā tagad tiešām nosēdināt, un tagad runāsim latviski, vai ne, bet kuras lietas vēl tev nāk prātā? Tu teici Tērvetes nometne. Ja varat braukt uz Latviju, kas vēl, nezinu, klausties mājās Latvijas radio, Jā, protams, nav liela tā izvēle, un vismaz es nekad neatradu lielu izvēli, teiksim, filmām, multenēm, tādām lietām. Bet, to es ļoti centos arī, kad, ja mēs skatāmies, tad kaut ko latviski, ja mēs klausamies, tad latviski. Viņi ļoti ātri iemācījās, kā ar mammu ir tā, un ar tēti ir šitā. Teiksim, ja mamma lasīs, tad viņi man reiz, man liekas, neatnes nevienu angļu grāmatu, nemēģināja iesmērēt. Viņi zināja, ka jāiet tur un jāmeklē tā latviešu grāmata. Tāds ir, bērni ļoti ātri iemācās ar kuru vecāku runāt, kā runāt ar radiniekiem, kā runā skolā, kā runā mājās, tas ir diezgan ātri skaidrs. Tad pastāsti, kā bija ar Tērveti? Vai jūs piedalījāties arī mazo bērniņu nometnē tītriņos, vai to jūs paspējāt pirms lielās nometnes, un kā tas bija taviem puikiem? Paspējām. Man liekas, kā jau bija tikko dzimis. Viņam varbūt pat vēl nebija gadiņš. Kad mēs bijām pirmo gadu Tērvetē. Man liekas, tas bija otrais tītriņu gads, kad es biju. Mēs tā ar Ingrīdu šogad spriedām, mēģinājām saprast, kā tur tie laiki bija, bet mēs tā iztukājām, ka bija tā. Un, tītriņi bija kaut kas vienkārši kolosāls. Es nezinu, nekur citur, un gan jau, ka ir kaut kur citur, bet Kanādā man likās vienkārši ģeniāli, ka es satieku citas ģimenes tādā pašā situācijā, un mēs paši plānojam, paši daram, lai, protams, tas nav viegli, tur ar 15 bērniem. Viens neguļ, viens raud, vienam tas, vienam šitas, tas nevienu brīdi nav viegli,
bet tas ir kaut kas unikāls, ko tu nekur citur nevar piedzīvot. Un tur atkal dziedāšana. Maniem bērniem pilnīgi noteikti dziedāšana bija tas kas pavilka to valodu, un vēl joprojām mēs vienmēr no tēvetes braucām mājās, un Aleksīts dziedāja. Un viņš bija samācījies, un viņš dziedāja, lai cik maz viņš sēž tur un dzied. Un, kaut kas ir tajās dziesmās tāds, kas, es nezinu, valodnieks varbūt pareizi paskaidrot, kāpēc tas tik ļoti attīsta valodu, bet kaut kas ir tajā visā, jā. Jā, tas palīdz ar ritmu, vai ne? Tas valodas ritms katrai valodai ir savādāks, un tā dziedāšana varētu būt, ka tas tā palīdz. Un tad es domāju, loģisks solis bija pēc tam piedalīties nometnē, tā ka bija jau 6 gadi, tad varēja jau tavu dēliņu iet uz nometni, vai ne? Un pastāsti. Tad, kad es tev pirmoreiz satiku pirms 3 gadiem, tad es atceros, man liekas, ka tu pati arī nometnē palīdzēji kaut ko. Jā, man liekas, tas bija pirms 3 gadiem, kad es virtuvē palīdzēju tur. Jā, un tas arī bija ļoti jauki. Un vispār tēvete ir kaut kas, man liekas, tik unikāls, neizskaidrojams. Es esmu bijusi arī Sidrabenē, bet pirms bērniem es tur tā brīvprātīgi strādāju pirmajā vasarā, kad es atbraucu uz Kanādu. Un no tā, ko es atceros, tas nebija salīdzināmi. Noteikti tur ir ļoti, ļoti forši, bet tas tēvete ir kaut kas pilnīgi cits. Jā. Tas nozīmē, ka tavi dēli gaida vasarā to laiku, ka viņi varēs braukt uz nometni, vai ne? Pilnīgi noteikti gaida, un Aleksīts jau gaida, kad viņš varēs būt vadītājs, vai kad viņš varēs traukus mazgāt, vai pilnīgi noteikti man bērni gaida. Jā. Tas viņiem svarīgi. Īstenībā, Laura, šogad pēc tērvetes mēs par šito runājām, un kā jau teica, zini, mamma, man ir tāda sajūta, ka man ir vairākas dzīves. Man ir tā viena dzīve, kas man ir šeit, ar tevi un pie tēta un tā. Un tad man ir tāda viena dzīve, kas ir tērvetē. Un tad man ir tāda viena dzīve, kas ir Latvijā. Jo mēs tieši bijām aizbraukuši pagājuši gadu uz Latviju un pagājām skolā bišķiņ. Un tad man likās tiešām šiem mūsu bērniem tā ir, ka viņiem ir tādas vairākas dzīves. Jo tēvetes draugus viņi tikai, jums ir savādāk, jūs skoliņā redzaties, bet Aleksīts un Kajo viņi tikai vienreiz gadā, un tad ir pilnīgi tā kā apakaļ ģimenē, nepaiet ne 5 minūtes, un viņi ir iejutušies, viņi jūtās kā mājās, un tad pēc 2 nedēļām tas ir beidzies, un mēs esam mājās, un viņi, var jau būt, ka viņi kaut kā sazinās Aleksīts tagad, ka viņam ir telefons, bet pēc būtības nē, vienreiz gadā. Jā. Es domāju, tava situācija tiešām ir daudz sarežģītāka kā tiem vecākiem, kuriem latviešu skolas, latviešu centri ir tuvāk mājām, jo sanāk, tu dēlus esi audzinājusi, tā viena pati ar to latviešu valodu un, protams, tērvete vasarās, bet tas ir liels darbs. Jā, tāpēc es teicu, es nereizi nevienam vecākam neteikšu. Nevis neteikšu, bet manī nereizi nebūs nekāds nosodījums, ja kāds to nedara, jo tas nav viegli. Man šķiet, ka tas ir, tā ir ļoti godīga atbilde, ka tas nav viegli. Jo ar vairāk vecākiem runā, jo var dzirdēt tos dažādos stāstus Katrai ģimenei tā struktūra ir savādāka, prioritātes savādākas, dzīvesvieta ir citur, tāpēc ļoti grūti ir salīdzināt, un arī drīzāk nevajag salīdzināt, un vajag tikai priecāties par tiem, kuriem izdodās, un, ja vajag, tad var atbalstīt tos, kuriem vajag to palīdzību. Kas ir tās lietas, kuras tu varētu ieteikt tiem vecākiem, kuri vēlas ar bērniem runāt latviski, un varbūt dažreiz izdodās, dažreiz neizdodas, tev kaut kādas, nezinu, ja ne padoms, tad varbūt tādas pārdomas par to tēmu. Man liekas, ka viena tāda apskaidrība, kas man nāca ar abiem dēliem, ir, ka būs tāda sajūta, vismaz man tā bija, un es gribētu teikt, ka citiem vecākiem būs tāda sajūta, ka tam bērniņam ir pa daudz, ka ir pa grūtu, vai ka nepatīk, vai
Man tas bija ap 2, 3 gadiem, kad man likās, viņš taču neatbild man latviski. Cik ilgi es jau 2, 3 gadus runāju, bet man neatbild latviski. Tas viss paliek. Tas tur iekšā ir. Un vienkārši ticēt tam, ka tas tur iekšā ir un nekur nepazūd. Nav jāsēž un jāmāc. Vismaz maniem bērniem es nekad nesēdēju un nemācīju vārdiņus. Es nekad nesēdēju un nestāstīju, kā pareizi jārunā. Mēs gramatiku nemācījām. Nekas tāds mums nebija. Bet kaut kā no tās grāmatu lasīšanas un no manas runas, tas viss tur iekšā bija. Mēs tagad aizbraucām uz Latviju. Viņi gāja skolā un viņi runā. Viņi brīvi runā. Viņi saprot labi, viņiem ir akcents un viņiem pazūd kāds vārdiņš, bet viņi runā. Un tas nav iemācīts. Tas ir vienkārši, kaut es būtu zinājis tikai uzticēties, ka tas, ko tu dari, ar to pietiek. Tas, ko tu dari, tā ir labi. Cik labi, cik jauki vārdi. Es tev piekrītu. Nevis šaustīt sevi, ka daram pa maz, bet priecāties par to, kas ir izdarīts, un ka pēc tam varam redzēt, ka tie augļi nogatavojās un ir. Pastāstīja nedaudz par sevi. Vairāk, jo es zinu, ka tev patīk arī dejot un dziedāt, bet tā kā tu dzīvo tālu, gan tālu no citiem latviešiem, tad, lai piedalītos kādos pasākumos, tev ir jāmēro garš ceļš, un mēs ar tevi esam satikušās tautas deju mēģinājumā, tāpat es zinu, ka tev patīk arī dziedāt. Kā ir ar to pusi? Vai tev izdodās kaut kur iesaistīties ar latviešiem? Šogad es esmu tā kā atkāpusies tīri, tāpēc, ka es nevarēju vairs izbraukāt. Man arī ar muguru bija bišķi problēmas pagājušajā gadu, un es izdomāju, ka tieši tā braukšana pie stūres, tas bišķi jāatliek. Tur 5-6 stundas vienā virzienā, bišķi pat raku. Bet to, ko es izbraukāju un izdarīju, un dziesmu svētki gan Latvijā, gan Toronto, tas bija tā kā sapnis, kuru es nekad apzināti neizsapņoju. Es nekad apzināti nedomāju, ka man to ļoti gribās vai ka es to kādu dienu ceru izdarīt, bet tad, kad tas notika, ir sevišķi, kad es Latvijā stāvēju un dziedāju ar tiem tūkstošiem kopā, tad es sapratu, ka tas ir sapnis, kurš piepildījās, kaut arī tu viņu nebija izsapņojis. Es nezinu, kā to paskaidrot. Un man arī bija svarīgi, ka bērni to redz, kad jā, nav viegli, bet to visu var. Man bija svarīgi, ka mani bērni, kaut arī viņi nepiedalījās neko arī ne tautas tajās, viņi redzēja to manu gatavošanos, viņi redzēja un sūdzējās par to manu dziedāšanu. Viņi teica, ka es vilkus aizbaidīšu, ko tu tur dari, mamma. Viņi redz, ka mamma dzied un mammai patīk dejot, jā. Jā. Un atkal man ir jāsaka, ka vienkārši ar to ticību, ka tas aizķerās, tas paliks. Tad, kad viņiem būs 30, 40 gadi, vai tad, kad manis vairs nebūs un kaut kādā brīdī viņiem vilks pie tām saknēm, lai viņi atcerās, ka tas viss ir izdarāms. Tas nav kaut kas neaizsniedzams tikai tāpēc, ka tu dzīvo kaut kur pa tālu vai ka tev kaut kas pietrūkst, vai nav tā kā citiem. Var, visu var. Paldies tev, Aija. Man liekas, cik skaisti. Uz šīs nots arī beigsim. Paldies, ka tu veltīji laiku, lai parunātos un pastāstītu par savu dzīvi un saviem dēliem. Un es ceru, ka mēs tiekamies pavisam drīz, un es novēlu, lai jums nākamvasar atkal izdodas būt Tērvetē un taviem dēliem piedalīties nometnē. Un lai tev pašai ir vairāk iespēja satikt citus latviešus, jo es zinu, ka tu esi gana tālu, tāpēc vēl jau vairāk apsveicami, ka tu tomēr tev ir izdevies piedalīties daudz pasākumos un dziedāt, dejot. Tas bija skaisti. Liels paldies, Laura, par sarunu. Paldies. Un ja kāds latvietis klausās šo un domā braukt garām North Bay vai cauri, es vienmēr ļoti priecāšos uzņemt ciemos, lai nedomā to, ka tas man būs apgrūtinājums, tas man būs pagodinājums un maniem bērniem būs iespēja latviski parunāt.
Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Es ceru, ka latvieši to sadzirdēs. Lielisks uzaicinājums. Tā! Tā! Atā!